Stārķis Gardēdis. Kādu rīt stārķim ienāca galvā šāda doma. Kālap man dienā jāēd vardes? Viņš sāka prātot un beidzot nonāca pie secinājuma, ka citi meža iemītnieki ēd daudz smalkākus ēdienus. Ezis, piemēram, paretam apēd gan kādu vardi, taču mājās sanes veseliem klēpiem ābolus. Lapsai allaž galdā ir vistas cepetis, meža cūkai labi garšo kartupeļi, un pārējiem dzīvniekiem arī ir savi iemīļoti kārumi. Vadzi, draugs, stārķis uzsauca vāverei, kura kokā tupēdama grauza riekštus. Kā tev šķiet, kālab man jāēd tikai vardes, ja mežā atrodams arī garšīgāks ēdiens? Nezinu, kādu padomu, lai tev dodu, vāvere atbildēja, varbūt pamēģini nogaršot riekstus? Tev taisnība, stārķis piekrita, sākšu ēst riekstus. Viņš ar knābi pāršķēla pāris riekstu un vakarā, liekoties gulēt, bija pats ar sevi gaužām apmierināts. Riekstu garša viņam gan nebija īsti pa prātam, taču pārmaiņai ikdienas barībā tie labi derēja. Viss bija kārtībā. Naktī stārķim gan sapnī rādījās varde, bet par to nekas. Otrā rītā stārķis satika zaķi. Garosīt, viņš uzsauca, dod man labu padomu. Ko man darīt, lai nebūtu dienā jāēd vardes? Pamēģini ēst kāpostus, zaķis ieteica. Tie ir varen garšīgi, ja tos grauž lapiņu pa lapiņai. Tik tiešām, stārķis nopriecājās, kā gan man pašam nebija ienācis prātā. Viņš atnesa no lauka kāpostu galviņu, ieknābāja pāris lapiņu un atkal apmierināts likās gulēt. Lai nu kāposti būtu kādi būdami, tomēr neliela dažādība uzturā bija. Tonakt stārķim sapnī rādījās jau 3 vardes. Nākamrīt viņš satika lāci. Mīļo lāčuk, stārķis to uzrunāja. Kā tas nāk, ka es tik briesmīgi bieži ēdu vardes? Es domāju, ka tas nāk no dumjības, lācis atbildēja. Labāk nogaršo medu, tikai tad tu sajēgsi, kas ir īsts ēdiens. Stārķis sameklēja kameņu mājokli un iebāza knābi medū. Tagad es esmu tāds pats kā visi meža iemītnieki, viņš priecīgi iesaucās, ēdīšu to, ko visi. Taču nākamajā naktī viņam sapnī rādījās milzīgi varžu bari. Vardes nemitīgi lēkāja ap viņa knābi šurpu turpu, un viss stārķa sapnis bija viens vienīgs lielu un mazu varžu muģeklis. No rīta, tikko atmodies, stārķis tūdaļ aizlidoja uz purvu un kāri ņēmās ēst vardes. Riekstiem, kāpostiem un medum nav nekādas vainas, viņš prātoja. Tomēr pārmaiņai der šad tad norīt dažas vardes. Eža katls. Ezis pārnesa no pilsētas lielu skaistu katlu. Tagad es sākšu katru dienu šajā katlā vārīt savu ēdienu, viņš priecīgi apņēmās. Par jauno katlu Ezis bija sajūsmā. Viņš aplūkoja to gan no vienas, gan no otras puses, šad tad pataustīja ar ķepu, brīžiem pat aiz lielas sajūsmas savilkās kamolā un ripoja ap katlu. Drīz vien mežā paklīda valodas par eža katlu. Kādu dienu pie eža iegriezās āpsis. Dzirdēju, ka tu esot pārnesis no pilsētas varenu katlu, āpsis teica. Tas tiesa, Ezis laimē starodams atbildēja un steidzās parādīt savu katlu āpsim. Novilka āpsis. Katlam citādi nebūtu nekādas vainas, tikai vai tad tu neredzi, ka tam sānos ir rosas? Vai tas ir slikti? Ezis satrūkās. Ļoti slikti, āpsis atbildēja. Es savu mūžu neesmu redzējis katlu ar rosām. Taču āpsis noklusēja to, ka līdz šim vispār nebija redzējis nevienu katlu un burkšķēdams aizgāja savu ceļu. Eža labā oma nu bija sagandēta.
Drīz vien pie viņa ciemos atnāca stārķis. Es dzirdēju, ka tu esot iegādājies katlu, stārķis teica Ezim. Vai tu man atļausi to mazliet apskatīt? Nu, protams, Ezis pieklājīgi atbildēja un atnesa katlu, lai stārķis to varētu apskatīt. Stārķis pāris reižu uzsita ar knābi pa katlu. Nu, žēl gan, viņš galvu grozīdams noteica. Žēl, ka šim katlam sānos nav zvaniņa. Kādēļ katlam būtu vajadzīgs zvaniņš? Ezis nobrīnījās. Vai tiešām tu nesaproti? Stārķis noparkšķināja. Kad ēdiens gatavs, tad zvaniņš sāk zvanīt. Katls bez zvaniņa nekam neder. Stārķis aizsoļoja prom, un pēc viņa apciemojuma eža prāts kļuva pavisam bēdīgs. Pēc kāda laika ieradās Zaķis. Es arī gribētu redzēt tavu jauno katlu, Zaķis ienākdams zinkārīgi teica. Mežā nav citu valodu kā tikai par šo katlu. Ezis nolika katlu Zaķim priekšā. Nu un tad, Zaķis noteica, parasts katls. Bet tad Zaķis pacēla katla vāku un iesaucās. Kaut kas nedzirdēts, tavs katls taču ir tukšs. Un palēkdamies Zaķis aizskrēja atpakaļ uz mežu. Tagad Ezis kļuva tik nelaimīgs, ka sāka pat raudāt. Lielu skumju mākts, viņš nekā prātīgāka nespēja izdomāt, kā uzvārīt savā jaunajā katlā ābolu kompotu. Viņš ielika katlā ābolus un uzlika katlu uz uguns. Drīz vien kompots bija gatavs. Ezis vēl un vēlreiz nogaršoja to, un tad aiz prieka pēkšņi skaļi iesmējās. Tik garšīgu kompotu viņš vēl nekad savā mūžā nebija ēdis. Āzis un lapsa. Āzis stāvēja pļaumalā un vēroja, kā aug zāle. Viņam klāt pienāca lapsa. Pļauju vajadzētu aplaistīt, lapsa ieteica Āzim, tad zāle būtu sulīgāka. Droši vien, Āzis piekrita. Es varētu itin labi aplaistīt pļavu, lapsa turpināja. Tev tik lielam Āzim tāds sievišķu darbs slāga nepiedienas, bet tu par to uzlauz man vistu kūts durvis. Āzis kļuva domīgs. Tur nekas neiznāks, viņš beidzot atteica. Tā ir bīstama būšana. Kāpēc tu pati negribi uzlauzt vistu kūts durvis? Šādam darbam esmu pārāk vārga, lapsa iebilda, bet tu taču esi Āzis, un Āzim ir āža spēks kaulos. Tā nu viņi abi kaulējās un tielējās līdz pat vakaram. Beidzot Āzis piekāpās un bija ar mieru par pļavas aplaistīšanu uzlauzt vistu kūts durvis. Tā kā bija jau uznākusi nakts, abi devās mājup pie miera ar norunu, ka no rīta atkal satiksies. Taču naktī lapsa sāka prātot. Saka, ja jau Āzis bija ar mieru uzlauzt durvis, kādēļ viņš nevarētu arī vistu baru aizdzīt uz mežu? Un no rīta lapsa tā arī pateica Āzim. Pļavas laistīšanai ir briesmīgi apnicīgs darbs. Ja tu uzlauzīsi vistu kūts durvis un vistu baru aizdzīsi uz mežu, tad mēs būsim godam norēķinājušies. Nekas neiznāks, Āzis atteica. Vistas aizlaidīsies uz visām pusēm, bet es nevīžošu tās sadzenāt. Viņi atkal sāka tielēties un tikai pret vakaru vienojās. Āzis beidzot solījās aizdzīt vistas uz mežu, lai tikai pļava būtu aplaistīta. Pēc tam viņi devās māju atpūsties, jo bija norunājuši otrā rītā labi agri ķerties pie darba. Naktī lapsai radās jauni nodomi. Āzis taču varētu nogādāt vistas tieši lapsa salā, ja jau tik viegli piekāpās un uzņēmās tās aizdzīt uz mežu. No rīta lapsa tā arī pateica Āzim. Aplaistīt pļavu nav nemaz tik vienkārši. Tas ir pa spēkam tikai lielpratējam. Ja tu sanesīsi man vistas alā, tad sitīsim saujā un ķersimies pie darba. Ak tā, Āzis saskaitās. Tu atkal lauz doto vārdu. Tai brīdī pļavai tuvojās liela melna tūce un sāka stipri līt. Nu labi, lapsa teica un pakampa leikanu. Es tikai pajokojos, bet tu ej un labi mudīgi aizdzen vistas uz mežu, un es tikmēr aplaistīšu pļavu. Nekā nebija, Āzis atteica
un noskatījās, kā lietu uz zāle acīm redzot atspirkst. Gan es tikšu galā bez tavas palīdzības. Ej un ņemies pati ar savām vistām. Lapsa grasījās vēl ko iebilst, taču āzis pagrieza muguru un noblēja. Pietiek, ar tevi es vairs neielaižos. Lapsai gan bija bēdīgs prāts, bet līdzēt te vairs neko nevarēja. Āzis paliek āzis, dumšs no dzimšanas. Viņa dusmās noņurdēja un aizskrēja uz mežu. Zaķa zivju dīķis. Kādu dienu visi zvēri priecīgi rosījās pa mežu. Lācis lasīja pērnējās dzērvenes un meža cūka ozolzīles. Stārķis laboja ligzdu un āpsis sakopa pagrabu. Ezis vārīja ābolu kompotu un Lapsa sukāja asti, lai iedama vistas zakt izskatītos glītāka. Vienīgi zaķis cilpoja apkārt pa mežu un nezināja, ko iesākt. Vadzi, zaķi, Lapsa teica, tev taču arī vajadzētu kaut ko prātīgu darīt. Tu, piemēram, varētu sev iekārtot zivju dīķi. Tā ir laba doma, Lācis norūca. Es izvēlēšos piemērotu vietu un izraušu krūmus ar visām saknēm. Es tos aizvākšu prom, meža cūka norukšķēja, un es izrakšu dīķi, āpsis apņēmās. Stārķis solījās pēc tam sanest zivis, bet Ezis bija ar mieru parādīt vietas, kur sameklēt tārpus zivju barībai. Zvēri tūdaļ ķērās pie darba, jo tālumā bija pamanījuši lielu lietu smākoni. Tas deva cerību, ka zaķa zivju dīķim būs arī ūdens. Lācis rāva ārā krūmus ar visām saknēm, meža cūka vāca tos prom, āpsis raka tā, ka smiltis putēja pa gaisu. Sāka jau arī līt, tā kā dīķis drīz vien bija gatavs. Stārķis itiņš žigli sanesa zivis, un Ezis parādīja zaķim vietas, kur atrodami tārpi. Kā gan es jums visiem, lai atlīdzinu par jūsu pūlēm? Zaķis vaicāja. Es nevēlos nekā sevišķa, teica Lapsa. Ja tu iedotu man savu lampu, manā alā būtu kaut cik gaismas. Man noderētu tavs ogu groziņš, Lācis vēlējās. Bet man lāpsta, lai vieglāk varētu norakt kartupeļus, teica meža cūka. Zaķis tad nu atdeva Lapsai savu lampu, Lācim ogu groziņu un meža cūkai lāpstu. Āpsis dabūja kapli, Stārķis krūzi, Ezis šķīvi, un zaķim vairs nepalika nekas. Visa iedzīve bija izdalīta. Mīļie draugi, zaķis iesaucās, kam man īsti tāds zivju dīķis vajadzīgs? Tas tev pašam būtu labāk jāzina, zvēri atbildēja. Mēs strādājām un pūlējāmies, bet tu vēl nesko gudrosi. Talcinieki gandrīz vai noskaitās, un katrs devās pie sava darba. Zaķis skatījās, kā zivis dīķī plunčājas un nodomāja. Ko nu par to, lai man ir šis zivju dīķis? Otrā dienā, nesdams zivīm barību, viņš bija mazliet nobēdājies. Zivis patiešām ir ļoti skaistas, tik tiešām izcilas zivis. Bet trešajā dienā zaķis jau bija pavisam bēdīgs un nodomāja, kā gan es līdz šim varēju iztikt bez zivju dīķa. Ar šādām pārdomām zaķis, protams, tikai mēģināja sevi mierināt, jo sirds dziļumos viņš skaidri juta. Zaķim zivju dīķis nemaz nav vajadzīgs. Taču kā gan to pēkšņi tā ņemt un pamest? Un tā zaķis joprojām baroja savas zivis. Bet tad kādā jaukā dienā zaķim zivju dīķis jau bija līdz kaklam. Viņš izķēra zivis no dīķa, izcepa tās un aicināja visus kaimiņus uz mīlestību. Zaķim viesību galdā būšot zivis, meža iemītnieki citam stāstīja. Bet ja gaidāms tik lielisks cienasts, tad neklājas ierasties pie zaķa tukšām rokām. Un tā nu viņi visi paņēma kaut ko līdz ciema kukulim. Laps atnesu lampu, Lācis groziņu, meža cūka lāpstu, āpsis kapli, Stārķis krūzi un Ezis šķīvi. Visi slavēja mīlestību un vienā mutē apgalvoja: Zaķīti, ierīkot zivju dīķi, tā gan tev bija lieliska doma.
Āpsis un vāvere. Āpsis dzīvoja zem lielas priedes saknēm, un tās pašas priedes dobumā bija arī vāveres midzenis. Āpsis ar vāveri itin labi satika, jo katram bija savas gaitas un savi darbi, un viņi viens otru nekad netraucēja. Tomēr kādu dienu Āpsis pamanīja, ka viņa istabas sienas sāk plaisāt un no griestiem pat nobirst apmetums. Ko tā vāvere īsti iedomājas? Āpsis dusmīgi norūca. Lēkā un dauzās tā, ka vairs nav nekādas mierīgas dzīvošanas. Āpsis izlīda no alas, lai noskaidrotu, kas tur augšā notiek, un ieraudzīja vāveri lēkājam pa priedes zariem. Klausies, vāvere, Āpsis uzsauca. Ja tu tā šūposi koku, tad man beigās iegrūs griesti. Vai tad es, būdama tik maziņa, varu sašūpot šo vareno priedi? Vāveri iesmējās. To taču dara vējš, kas plosās ap koku. Kā lai es to zinu, ka tur vainīgs vējš? Āpsis dusmīgi sabozies atrūca. Tu taču redzi, ka priedes galotnes šūpojas šurpu turpu, vāveri atbildēja. Es tik tiešām neesmu vainīga, to dara vējš. Es redzu tikai to, ka tu pārgalvīgi lēkā pa zariem. Āpsis vēl niknāk atcertā. Tev lēkājot stumbris līgojas, un man no griestiem birst apmetums. Vāveres saprata, ka Āpsim nav iespējams neko ieskaidrot, tādēļ viņa vairs neiebilda. Savāc savu mantību un vācies prom uz citu koku, Āpsis uzbļāva. Citādi te dzīves nebūs. Kas tiesa, tas tiesa, vāvere nodomāja. Ja Āpsis ikdienas tik traķi bļaustīsies, dzīve tiešām kļūs nepanesamā. Vāvere sameklēja citu koku, kur atradās ērts dobums, un tur ierīkoja sev midzeni. Viņa pārnesa uz jauno mitekli arī visus riekstu un sēņu krājumus, un ļoti nopriecājās, ka nebūs ar dusmīgo Āpsi tēvzemi jādala. Taču Āpša miteklī zem priedes saknēm joprojām sienas plaisāja un no griestiem bija apmetums. Tas tādēļ, ka vējš nerimās un nerimās, bet tas Āpsi vairs nekaitināja. Pats galvenais, ka augšā nedīdās vāvere. Viņš apmierināts nodomāja, cik labi ir dzīvot, ja neviens tevi netraucē. Turpmāk Āpsis ar vāveri atkal itin labi satika. Sastopoties mežā abi patērzēja un ālaši apvaicājās, kā klājas. Kā meža cūka audzēja kartupeļus. Meža cūkai bija ienācis prātā audzēt kartupeļus. Tad man allaž būs ko mutē likt, viņa teica saviem draugiem. Nebūs jāmēro tāls ceļš, kad uznāks kāra pēc kartupeļiem. Viņa izvēlējas kādu klusu meža klajumiņu, kas likās visādi piemērots kartupeļu laukam. Zeme bija līdzena un augsne pietiekami irdena. Sākumā laikam gan vajadzēs izdzīt vagas, meža cūka savā nodabā prātoja. Citādi kartupeļu laukam nebūs nekāda izskata. Viņa mazliet pabakstīja ar šņukuru zemi, bet tad pārdomāja un likās mierā. Kam man dzīties pēc lepnuma? Ja vagas neiznāks pietiekami taisnas, meža iemītnieki ņems vēl un izsmies mani. Tā viņa arī atstāja lauku neapartu un nolēma kartupeļus kaut kā iebakstīt zemē. Pēc pāris dienām meža cūka ieradās savā laukā stādīt kartupeļus. Viņa atstiepa maisu sēklas kartupeļu līdz laukmalai, bet tad pakausi kasīdama sāka prātot. Man šie sēklinieki ir vislabākās šķirnes kartupeļi. Būtu nu dienu dīvaini, ja es tik dārgu mantu veltīgi izniekotu. Labāk atstāšu šos kartupeļus sev, toties vasarā nākšu šo lauku labi bieži rušināt. Meža cūkā izstiepa savu maisu atpakaļ uz mājām, iebēra kartupeļus podā un izvārīja veselu lērumu kartupeļu biezputras. To viņa ēda līdz pat vakara blāzmai. Dzīve ritēja parastā gaitā, un pēdīgi pienāca kartupeļu rušināšanas laiks. Nu meža cūka atkal devās uz kartupeļu lauku, nopietni apņēmusies ķerties pie šā darba. Kartupeļi katrā ziņā jāaprušina, jo tas ir sevišķi svarīgi, viņa spriedelēja. Ja kartupeļus neaprušina, tie labi neaug un paliek sīki kā ozolzīles. Taču nebija vēl meža cūka šņukuru pie zemes piedūrusi, kad jau galvā tai iešāvās pavisam cita doma.
Neuzartu lauku aprušināt, dien būtu jocīgi. Kā lai rušina, ja pat vagu nav? Tad jau visi meža iemītnieki nesko par mani domās. Labāk atstāšu lauku tādu pašu. Toties rudenī labi cītīgi uzlasīšu visus kartupeļus. Meža cūka devās mājup, līdz pašam rudenim viņa vai nu zvilnēja zem kāda krūma, vai arī slaistījās pa mežu. Bet, kad pienāca kartupeļu novākšanas laiks, viņa atkal ieradās savā laukā, lai novāktu ražu. Meža cūka rūpīgi sarindoja gar kartupeļu lauku kastes un nasti ķērās pie darba. Bet liels bija meža cūkas pārsteigums, kad viņa pamanīja, ka raža ir pagalam bēdīga. Lai kur viņa grūda savu šņukuru, no kartupeļiem nebija nesmakas. Te tev nu bija, meža cūka pārsteigti novrukšķināja. Kartupeļu lauks ir, bet kartupeļu nav. Uz brīdi viņa iegrima dziļās pārdomās, taču beidzot atzina, ka tas vēl nebūtu nav pats bēdīgākais. Labi vismaz, ka es te neesmu pārmērīgi nostrādājusies, viņa samierinājusies nodomāja. Ja es būtu šo lauku uzarusi, kartupeļus iestādījusi un pēc tam vēl aprušinājusi, un tad nu gan šī nožēlojamā raža mani pagalam sarūktinātu. Lāču māja. Reiz lācis sāka celt savu māju. Esmu pats varenākais meža zvērs, viņš palielījās. Man nepiedien tā zem klajas debesis dzīvot. Citi zvēri palika mutēm vaļā, vienīgi labs zobgalīgi iebilda. Lācim mūžs garš, bet padoms īss. Visu dzīvi viņš izticis bez mājas, bet nu grib izcelties. Lācis uz lapsu nepaskatījās. Viņš sanesa būvmateriālus un ķērās pie darba. Celtniecībā nekāds lielais meistars viņš nebija, tomēr māja beidzot tika uzcelta. Tiesa tāds pašaurs miteklis, taču kā nekā pašam sava māja. Meža iemītnieki, būdami zinkārīgi, drīz vien sanāca apskatīt lāča māju. Mājai taču pagraba nav, āpsis aizrādīja. Viņš celtniecībā bija pats lielākais lielpratējs. Kur tad tu domā glabāt savus ogu un medus krājumus? Tak jau vēderā, lācis atbildēja. Vēders ir pats drošākais pagrabs. Sienas mājai izskatās tādas kā šķirbainas, āzis pasmādēja. Tur jau pūtīs cauri vējš. Tā ir ērtāk, lācis teica. Nebūs mājā ikdienas jāvēdina. Jumts viss vienos caurumos, teica meža cūka. Vai lietus tam cauri nelīst? Šur tur, protams, tek, lācis atbildēja. Bet gan jau tā lietus pietiks ir mežam, ir laukiem. Stārķis uzlidoja uz jumta. Un kur tad skurstenis? Viņš no augšas noprasīja. Skurstenis ar nolūku neuzmūrēju, lācis atbildēja, lai krāsns nedūmotu, ja tu uz skursteņa savītu sev ligzdu. Zvēriem viss bija skaidrs, un viņi devās katrs pie sava darba. Vienīgi lapsa nekur nesteidzās. Viņa piegāja pie lāča un pamācoši sacīja. Ja tu kādreiz aizstaigāsi kaut kur tālāk no mājas, tad atslēgas atstāj man. Kādam taču jāpieskata māja, kamēr saimnieks ir prom. Klausoties lapsas valodā, lācis kļuva piesardzīgs. Ej, nu sazini, ko tā viltniece var manā mājā pastrādāt, ja atslēgas būs viņas ziņā. Varbūt kaut ko saplēsīs, vai arī pat iekārtosies uz palikšanu. Nekur tālu prom es neiešu, lācis atteica. Man tepat ir diezgan ko darīt. Un lācis tīšām negāja nekur tālu prom no savas mājas. Viņš lasīja ogas turpat pagalmā, ņēma medu no bišu koka, kurš auga aiz mājas un dienā tupēja istabā. Bet tad reiz sacēlās vējš un spēcīgi pūta cauri sienu šķirbām. No grieztiem lācim uz galvas gāzās lietus ūdens un istabā viss samirka. Lācis ar skumjām atcerējās meža biezokni, kur varēja atrast sev tīkamu patvērumu. Bet kā tagad līdīsi krūmos, ja pašam ir sava māja? Beidzot lācim, caurvējā tupot, sāka drēgnums kaulos kost. Iekurt krāsni nevarēja, jo mājai nebija skursteņa. Varbūt skraidot varētu sasilt, bet cik ilgi tu skraidīsi ap māju, drīz vien sāks galva reibt. Nepagāja ilgs laiks,
un pagalmā vairs nebija ogu. Izbeidzās arī medus koka dobumā, un Lācim pienāca bada dienas, jo viņam taču nebija pagraba, kur glabāt pārtiku. Nu viņam klājās pagalam slikti, un tad kādu rīt Lācis nodomāja: man tā māja bijusi, nebijusi, mājas dēļ taču nevar dzīvi sagandēt. Lācis aizskrēja uz mežu un steigšus devās uz priekšu, tik uz priekšu. Drīz viņš sasila un atrada ogas un medu. Glābjoties no vēja un lietus, Lācis ielīda krūmos. Tur viņš jutās lieliski un savā mājā nekad vairs neatgriezās.